Mani sauc Toms Auškāps, esmu uzņēmuma valdes loceklis un komunikācijas attīstības direktors un strādāju šeit vairāk kā 10 gadus. Mēs šobrīd esam Iecavā, mūsu galvenajā ražošanas mītnē, bet vēl, protams, mums ir arī gan Madonā, gan Daugavpilī, gan Vilcē un Bēnē struktūras, ja tas ir jārunā pa Latviju. Baltika Ova radās tālajā 1972. gadā. Šeit tika uzbūvēta pirmā Vislatvijas putnu fabrika, olu ražotne Iecavā. Gan vēsturiski, gan arī šobrīd visu laiku centrā ir absolūti ola. Ola ir mūsu superprodukts. Protams, paralēli olām mēs ražojam arī šķidros olu produktus, vārīts olu produktus, paipalu olas, olu pulveri, pēdējā laikā arī olu makaroni un olu saldējumi. Pagājušajā gadā mēs kopā visi kolēģi un arī mūsu ārējie partneri izveidojām un nostiprinājām mūsu vērtības: saime, saknes, rūpes un nākotne. Šīs 4 vērtības cenšamies ieviest un ievērot mūsu ikdienas darbībā. Šobrīd Baltika Ova nodarbina 360 cilvēkus. Vistiņas mums ir nedaudz vairāk. Šobrīd ir ap 3,5 miljoni, kurus katru dienu mums dāvina, izdēja ap 2,5 miljonu olas. Tā kā vairāk nekā katram Latvijas iedzīvotājiem pa vienu oldienu. Tas ir ļoti smags process. Pats būtiskākais ir tas, ka mums ir tādi maģiski āmurīši. 16 āmurīši katru olu izklaudzina. Katram āmurītim galā ir sensors, kurš klausās savas sitiena atbalsi un pārliecinās, ka ola ir vesela, ka tur nav mikroplaises, ka tur nekas nevajadzīgs, nevar iekļūt iekšā. Tādā veidā mēs pārliecinamies, ka olas ir drošas un labas un kvalitatīvas. Mēs eksportējam lielāko daļu no viss tā, ko mēs saražojam katru dienu. Tie ir 2,5 miljonu olas, 2/3 brauc ārpus Latvijas, un tas ir vairāk kā 20 valstis pa visu pasauli, pat līdz Jaunzēlandē. Latvijā mums ir kur tiekties vēl. Es teiktu, tās ir aptuveni 215 olas viens cilvēks apēd gadā. Eiropas vidējais rādītājs ir aptuveni 250 olas, bet ir valstis, kurās pat līdz 400, kā Āzijas valstis, Dienvidamerikā. Mums ir kur vēl tiekties. Pirmkārt, tas ir proteīns, tā ir enerģija, tā ir muskuļu masa, nodrošina mūsu galvenās funkcijas. Olu dzeltenumā ir brīnišķīgi, ļoti vērtīgi vitamīni. Tas ir šīs pamatlietas, vitamīnus un arī to, kā uzsūcās proteīns. Mēs varam samaitāt nepareizi pagatavot, tā kā mans ieteikums būtu olu nepārcept, olu nepārvārīt, jo tieši tādā mīkstā dzeltenumā ir vairāk vitamīnu un arī, manuprāt, ir garšīgāk. Mīkst vārīt oliņi ir vislabākais veids gan no veselības viedokļa, gan no uzturvērtību uzņemšanas viedokļa. Pirmkārt, tā noteikti ir arī mīkst vārīt olu. Tad vēl man patīk olu kulteņu taisīt. Uzsitu olas uz pannas ar veseliem dzeltenumiem, ļauju baltumu nedaudz sarecēt, koagulēties, un tikai tad es maisu iekšā olu dzeltenumu, sāls, nedaudz pipariņu. Perfekti. Veikalos top noteikti ir pieejamas olas. Es domāju, ka visos veikalos noteikti arī olu baltums tetrapakā. Ir noteikti arī mūsu olu makaroni, un drīzumā es zinu, ka būs arī saldējums. Mūsu olu gardais saldējums. Gribu novēlēt visiem ēdam olas, būsim veseli un stipri, jo olās ir spēks.